Šajā video es vēlos pastāstīt par lietu, par ko es uzzināju pirms daudziem gadiem, esmu izmantojis visu šo gadu laikā un vēlos nodot tālāk, pastāstot par to šajā video. Un tas ir vairāku bankas kontu izveidošana dažādiem uzkrājumiem. Kādreiz man bija tikai viens konts, kurā man ienāca alga, samaksāju rēķinus, veicu pirkumus internetā un no šī konta maksāju ar karti, un viss, ko es vēlējos uzkrāt, krājās šajā kontā. Taču bija problēmas ar to, ja vajadzēja uzkrāt vairākiem mērķiem vienlaicīgi. Tad man kaut kur vajadzēja pierakstīt, cik no šīs naudas ir atvēlēts vienam mērķim, cik otram un cik nauda ir palikusi pāri tērēšanai. Šo var atrisināt ar vairākiem kontiem. Kontu atvēršana bankā parasti ir bezmaksas, vienīgi viņi jums var paskatīties dīvaini, ja jūs palūdzat atvērt 4 kontus uzreiz, bet jūs varat pateikt, ka katrs konts būs savam mērķim un viņi jums droši vien tos atvērs. Un katrs konts ir paredzēts kādam uzkrājuma mērķim, teiksim, ceļojumam vai naudai nebaltai dienai. Un es esmu novērojis, ka jo specifiskāks konta nosaukums, jeb mērķis, jo vieglāk ir sakrāt tam mērķim naudu, teiksim, nevis atvaļinājums, bet gan 3 dienu nedēļas nav gan Londonā, vai nevis nauda nebaltai dienai, bet gan 3 mēnešu algas uzkrājums, un nevis sapņu auto, bet, teiksim, konkrēts auto modelis. Maksājums pēc tam var veikt turpat internetā, pārskaitīt naudu no viena konta uz otru bez maksas un pat bez kodu kartes. Vēl var izveidot regulāros maksājumus, kā katru mēnesi pēc algas, teiksim, noteikta summa aiziet uz vienu kontu, uz otru kontu, un tādā veidā jums nebūs attaisnojums neuzkrāt naudu, jo viss būs automatizēts. Parasti banka konta nosaukumi ir gara ciparu burtu virkne, bet Svetbank internetbankā katram kontam var uzlikt cilvēcīgāku nosaukumu, pēc kura jūs varat atpazīt šo kontu. Es parasti visu pārskaitu gan ar roku, kad man ienāk alga, es veicu pārskaitījumus, un viss, kas paliek pāri, man ir atlicis šim mēnesim tērēšanai. Viena problēma var būt tāda, ka šim kontam man vienīgajam ir piesaistītas kartes, un varu gadīties situācija, ka kontā nepietiek naudas, vai arī es nezinu, cik naudas ir palicis. Šādos gadījumos es izmantoju Svetbank mobīlo lietotni, kurai ir widgets, uz kuru nospiežot es varu redzēt, cik naudas ir kontā un vai man pietiks naudas samaksai par pirkumu vai nepietiks. Šis padoms man ir ļoti noderējis, esmu sakrājis naudu vairākiem saviem mērķiem un ceru, ka tas noderēs arī varbūt jums.